Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā būs maziņas sīkas paciņas, bet video beigās tāpat arī parādīšu, kas ir izaudzis no dinozauru oliņas, un tāpat arī aplūkosim baterijas lādētāju, jo baterijas ir atnākuši, tā kā ātri iziesim cauri mazajām paciņām. Kādam interesēs, kādam neinteresēs, bet ātri vienkārši izskriesim cauri. Palikšu malā. Pirmais mums ir sieviešu rokas sprādzīte, zelta krāsā. Īstais zelts tas nav, imitācija, simpātiska. Šī ir mums, ja nemaldos, pret ļauno aci vai kaut kas tāds. Varbūt arī, kad samānījos, bet, maza, eleganta rokas sprādzīte. Tāpat arī šeit mums ir spīdumiņi virsū. Cerēsim, ka ātri nenoies spīdums virsū un ka nebūs man alerģija no viņa. Nākamais mums ir, šeit mums ir sieviešu kaklarota. Sieviešu kaklarota ar puķītēm. Mums ir tāda kā bumbulīši virsū. Šis mums ir kaut kāda arī ādas imitācija, kaut kas tāds. Tāpat arī var regulēt lielumu šeit, visu par viņu. Tā, nākamais mums ir, te varbūt tas sākums ir vairāk tā kā meitenēm, sievietēm, jo ilgi nav bijis tāda šāda veida video. Šeit mums ir matu sprādze, tā kā mēnestiņš, arī zelta krāsā ar spīdumiņiem. Aizdarīt šāda. Uz šo momentu arī nekādas defektus neredzu. Simpātiska. Jā, attiecīgi matu sakārtojumu ļoti ideāli. Nākamais mums ir, mums iekšā ir, tagad es nevarēšu atvērt to. Jai. Šeit mums iekšā ir slaims. Slaimi jau visi zina, un tas ir kā kaut kāds stresa noņēmējs vai vienkārši tāpat pākstīties ar draugiem, radiem. Glumšs. Tāds citiem viņš citiem viņš ļoti nepatīk, jo viņš ir tiešām ļoti glumšs un tāds maziņš glumeklītis. Lai gan krāsas gribēju citu, bet pie šī pārdevēja nevarēja izvēlēties, nāca randumā viņas, man patrāpījās melnā krāsā, kaut kāda raukta melnumiņa arī nāk nos, bet, maziņš slaimiņš, pajokoties un tā. Nākamais mums ir, paņemsim malā, nākamais mums ir, gan tenisa, gan, visa veida raketēm, gumijas, kā viņas pareizi sauc, gumijas, uzlikas, aptina apkārt ap raketēm, un tad ir savu veidu tāds neslīdošs rokturis, tāpat arī krāsas arī pie pārdevēja bija dažādas. Man ir zila, un šī ir tāda kā rozā lilā. Un tāpat arī nāk līdzā arī tā novelcene, saucamā, ar ko viņa aptina apkārt. Tādi nieciņi ir vajadzība, tad eBayā šie ir arī lēti. Un nākamais, šo es vienkārši vēlējos parādīt, jo ļoti reti, kurš pārdevējs eBayā liek dāvanu, un šis pārdevējs bija ielicis šādu rokas sprādzīti ar kaut kādu tur bumbulīti, protams, lēti un tā tālāk, bet tas, kad ir patīkami kaut ko saņemt par brīvu, un kad pārdevējs ir padomājis, tāpat arī ielicis savu vizītkarti. Un šeit ir parastas līmlapiņas, tādas loksnītes, kas ir tā kā līmējamas pēc tam
pie papīra, pie sienas, nu, viņas tam, man liekas, kopā 5 vai 5, jā, bija. Nu, tiem rokdarbiem šīs lapiņas noder, tā kā, ja ir vajadzība, šīs lapiņas arī bija lētas. Nu, ko, tas arī viss no sīkumiem. Mums bija tenisa, badmintona, rakešu, rokturu, neslīdošā gumijas uzlika, matu sprādze, kaklarota un rokas sprādze. Nu, dosimies aplūkot baterijas lādētāju, jo baterijas man ir atnākušas, un pēc tam tad arī dinozauru roliņas. Pagaidām sākot tā, un līdz nākamajai reizei. Esmu pielikusi baterijas lādētāju pie elektrības. Es jau esmu viņu pārbaudījusi, viņš iet, bet nodemonstrēšu jums, kad viņš tiešām iet. Baterijas es pirku 4 lielās un 4 mazās, jau dažas no viņām jau tiek izmantotas. Kā redzat, šeit iekšā iet man gan lielās 4 baterijas, gan 4 šīs maziņās. Šādi notiek uzlāde, kāpēc man šis aparāts patika, kad es redzu šajā indikatorā, cik daudz ir uzlādējies un cik vēl tā kā lādēsies. Tāpēc šis baterijas lādētājs man vairāk piesaistīja nekā citi, kas ir eBayā. Nu, pagaidām es sūdzēties nevaru par viņu, lādē viņš diezgan ātri. Mazajām baterijām ietilpība ir 1800 un lielajām, nemaldos, bija 3000. Apmierināta un noteikti vēl pasūtīšu šādas baterijas. Nu, tas arī viss par šo baterijas lādētāju. Ir maziņš, kompakts un iet.